Sveiciens visiem! Šodien parunāsim mazliet par visiem zināmo IMEX B6 lādētāju. Jo izrādās daudzi nemaz nezina, ka ir tādas kopijas, oriģināli. Latvijā arī, diemžēl, daudzi pārdod tās kopijas kā oriģinālus pat tādām pašām naudām kā oriģināli. Kaut gan nopērk viņus par $11. Un, teiksim, kā vispār sākt ar viņu strādāt, lai viņš darbotos adekvāti, kā viņu nokalibrēt, un vēl šādi tādi pāris sīkumi. Tātad, kā jau teicu, ir oriģināli un ir kopijas. Tātad man sanāca nopirkt pirmo kopiju, ar ko viņa atšķirās tā, lai saliksim šitā, jo tevā arī ir. Tur ir daudz, teiksim, pazīmes, ko daudz ir pamanījuši. Tās ir pogas, teiksim, vienam ir kopijām viņas vairāk uz ārumu, šitam ir mazāk. Nu, nav tik būtiski, vai ne? Tur skaņas atšķirās. Un galvenais, kas ir? Daži saka, neko, kopija paliek kopija. Protams, ir labas kopijas, vai ne? Kuras arī nemaksā diezko lēti, un ir lētas kopijas. Ar ko tās kopijas atšķirās? Principā ir viss tas pats, tikai tiek izmantotas lētākas detaļas, kā rezultātā viņu, teiksim, ilgmūžība var būt īsāka. Principā var palaimēties, viņš tev strādās ilgi un dikti un laimīgi, un var nepaveikties, tā viņš nodegs. Un neko, viss nodeg un viss. Bet, tu samaksāji savus $17 un visi baigi labi. Ordināli cena apmēram $25–30, tādās robežās. Plus mīnus, protams. Tā kā, bet ir arī, teiksim, jau labākas, advancētākas kopijas, kur jau arī ir, teiksim, nav vairs tur šķībi salodēts, ja lodējumi ir kvalitatīvi, bet, katra ziņā ir izvēlēties vai nu pirkt oriģinālu, vai nu kopiju, jo viens saka, kāda starpība, un tam nopirkt kopiju, viss super, vai ne? Baigi forši, vai ne? Bet, tā kā katrs mēs izdomājam paši priekš sevis, vai mēs gribam kopiju vai nē. Jo, principā, ja tie oriģināli, principā, taisa viņus plus mīnus, nesaka viņus super kvalitatīvi, vai ne, bet plus mīnus cenšas tomēr to kvalitāti, kaut kādu standartu, tomēr kaut kādi ir, tad kopijās tur, neviens par to negarantē. Kā vispār atšķirt kopiju, tas ir šeit ir hologrammas uzlīme. Tātad, šeit mēs redzam, šeit ir, vai ne, šeit mēs redzam, ja ir tikai viena tāda maza uzlīmīte, kuru daudz arī uzskata, ka tā ir tā hologrammas uzlīme, bet nē, tā nav. Šeit vēl oriģinālim ir sērijas numurs, un lūk, šī te uzlīme. Viņa nāk, tie cipari, kas tur ir, viņi ir, tā kā loterijās biļetēm aizklāti, vai ne, un viņi ir jānokas, teiksim. Tu nokasi nost viņus, ja, to tur, kas tur ir rakstīts virsū, un tu iegūsti kodu. Tad tu šo kodu ievadi viņu mājaslapā, ka šeit arī uzrakstīts, jā, bet uzmanieties, jo daži gudrie ir uztaisījuši jau, teiksim, arī ir visi šitādi uzlīme, bet viņi kaut kādu kreiso saitu, vai ne, un vienkārši tu ievadi, un viss parādās, ka viss ir kārtībā. Es uzreiz gāju bez šitā koda, nevis koda, bet tā mājaslaps, kaut gan te arī tā mājaslapa, tikai mājaslaps ir adrese. Aizgāju uz to mājaslapu, ievadu kodu, man pasaka, apsveicu, jums ir oriģināls, vai ne? Vadu otro reizi, tur jau uzreiz rādās, kad šis kods jau ir ticis izmantots, un tā kā reģistrēts, jā. Tā kā tas ir, teiksim, pirmais, uz ko jāpievērš uzmanību šitais kods. Un lai viņš nav, teiksim, tur kaut kādi mistiskas mājaslapas, uz kurien jāiet, nav tāds vienkārši aizej uz to skyrc.com, ievadi kodu un viss. Jā, un tas ir, teiksim, pats no lielākajiem, kā vispār atšķirt oriģinālu no kopijas. Tālāk, vadu kvalitāte. Lūk, šeit ir, pieņemsim, domāts no, teiksim, baroties no akumulātora, jā. Tātad, un oriģinālajam ir lūk, var redzēt, teiksim, vadu kvalitāti, oriģinālajam viņš ir, krietni masīvāks, teiksim,
Un visi vadi praktiski ir resnāki, kvalitatīvāki, kā rezultātā mēs dabūnam to visu kvalitāti. Bet, protams, maksājam mazāk un dabūnam kaut ko mazliet mazāk kvalitātē, bet mums tomēr ir ko lādēt. Arī fakts, vai ne? Tā tad nāk līdzi vairāki, tas ir uz akumulātoru, tad ir vienkārši krokodili, kur principā var lādēt da jebko, vai ne? Tas ir, un vēl tādas pārējas, vai ne? Tālāk, kas vēl ir svarīgi, uzmanieties, nelieciet baterijas sākumā iekšā, ja? Un tad spraudēt šito, jo viņi ir radīti, es nezinu, laikam speciāli, lai taisītu īsos, jo tu iespraud, un viņi tad daudzās un dzirksteļā kā nelem, tāpēc sākumā ieliekam mēs šos te iekšā, un tikai pēc tam spraužam baterijā, lai mums tur nesit uz īso bateriju. Tā kā tas ir tas pats galvenais, kā atšķirt ir oriģināls vai nav, tā šī uzlīme un ejam uz mājas lapu tieši uz www.skyrc.com, nevis kaut kādām mistiskajām, un ievadām šo te ciparu, kas ir paslēpts zem tās tur krāsas, ko jānokasa. Tā kā es izvēlējos paņemt oriģinālu, jo, tomēr man tā ticība oriģinālam ir lielāka nekā neoriģinālam. Tātad. Tālāk, mēs esam iegādājušies šito visu. Mēs esam laimīgi, protams, mums būs ar ko lādēt, visi baigi forši. Un mēs aizmirstam vienu lietu, pat vairākas, ka viņu vajag nokalibrēt. Šitam te, kas nāk, ko arī es nopirku lietotu, bija tā, kad viņš nebija nokalibrēts, un viņš nevarēja normāli nokalibrēt. Ja šo te es piedzinu, vai ne, pie kalibrācijas, tad šo te tik un tā tur sanāca kļūda viņam. Nedaudz, bet tomēr, vai ne? Tā kā vēl viens mīnus kopijām, kad, var arī viņu nenokalibrēt. Vēl kopijām ir tā, ka tu viņu vari nokalibrēt vienu reizi, un vairāk it kā tu nevari viņu nokalibrēt. Tad tev vienkārši vajag iet opcijās, nomest visus tos uzstādījumus pa nulēm, un atkal tu varēsi nokalibrēt. Tātad kalibrēšana notiek sekojoši. Tātad pirms spraužam iekšā barošanu, nospiežam šīs divas pogas un turam, kamēr parādās jau viņam voltmetrs. Viņš darbojas tā kā voltmetra režīmā, un ar plus mīnusu jūs varat tur nokalibrēt. Un tā, lai nokalibrētu, mums būs vajadzīgs multimetrs, baterija. Tātad, tā kā man nav krokodilu, tad es tagad neslēgšos klāt, jo beigies čakars te viņu dabūt klāt, negribās. Tā kā, bet doma skaidra. Tātad jūs pieslēdzat multimetru te vēl klāt pa vidu, lai jūs redzētu, teiksim, kas notiek. Protams, multimetram arī jābūt uzticamam, lai tas rādījums būtu pareizs, jo nav jēgas tad viņu kalibrēt. Jā, un vēl kas svarīgi, kad katra veida baterijai ir, teiksim, sava, tā kalibrācija ir sava, tātad, ja pirmsim es uz niķļu kadmiju baterijām vai kādām citām nokalibrēju, tad uz litija polimēra tur savādāk atkal būs kaut kāda kļūda, tā kā to darām uz baterijām, kuras visbiežāk arī lādējam. Vai arī salīdzinām un paņemam kaut kādu vidējo, izvelkam ārā no tā visa. Tātad, iedomājamies, ka esam pieslēgušies klāt, te mums rādās, teiksim, kaut kāds tur 7, nezinu, cik tur 8 pieņemsim, ja. Tātad, un tad slēdzam klāt tagad šito. Lai nonāktu mēs multimetra režīmā šeit, tātad nospiežam šis dec un start, abas pogas, turam un spraužam iekšā. Tā, kur tas caurums mums ir? Tā. Un spraužam iekšā. Un turam, kamēr parādās mums, parādās voltāža. 7,98, ja.
šeit mēs varam regulēt. Te man jau ir uzlikts mīnus 13, tad pa 13 iedaļām man nācās noņemt nost, lai man sakristu šis skaitlis ar voltmetru. Tātad, ja jums nesakrīt, jā, tad vienkārši ar plusu un mīnusu, redzam, šeit mainās, vai ne? Tad 0,9 un šeit arī mainās, vai ne? Tātad, liekam atpakaļ uz 13, un vienkārši tā ar šīm te pogām mēs panākam tādu pašu vērtību kā multimetrā. Un viss. Save, enter, save un cancel stop. Tātad, ja mēs nožam stop, tas būs cancel, save būs enter. Tātad es spiežu cancel, jo tur nav ko saglabāt, man jau viss bija saglabāts. Jo ne? Un viss. Un viņš pāriet parastā lādēšanas režīmā. Tātad, principā esam nokalibrējuši. Liekas, viss ir forši, viss ir labi. Bet, ko vajadzētu izdarīt? Tātad, ejam uz programmu. Tālāk mēs ejam. Un safety timer. Viņu slēdzam ārā, jo es lādēju kaut kur no 1 ampēras līdz 2, praktiski uz 1,5 ampērām lādēju šīs baterijas. Viņas lādējas ilgāk nekā tās 120 minūtes. Tātad, kas notiek? Mēs viņas nedalādējam. Tā kā to mums arī vajadzētu izslēgt ārā. Un šeit kapacitāte 500 mAh. Te arī izslēdzam off. Vēl kas ir svarīgi par to discharge, kamēr atceros. Discharge funkcijā viņš šausmīgi uzskarst. Jo viņš tiek noslogots. Un, teiksim, tas neoriģinālais, viņš man sāk pat kūpēt tajā režīmā. Tā kā discharge arī tas ir tad, kad pieņemsim tu lietas garāžas režīmā, jā. Un, piemēram, pilna baterija, tu viņu grib garāžas režīmā atstāt, vai ne? Tad arī viņš, teiksim, mēģina apēst to visu. Un sāk nežēlīgi karst. Tā kā tad liekam labu, teiksim, ventilāciju, dzesēšanu, principā. Tātad, jā, kas discharge, kas attiec, jā, tad, cenšamies tomēr, ja mēs gribam likt tajā storage režīmā, jā, tad, varbūt tomēr līdz tiem 3,8 tad viņu nosēdinam, teiksim, tur lidojot vai braukājot, un tad vienkārši pielādējam klāt, lai būtu tie 3,8 ieteicamie. Nevis, lai viņš lādēja nost. Kas attiec uz balansu, katru reizi nebalansēju, balansēju apmēram vienreiz nedēļā. Tā kā kaut kā tā, tas galvenākais, ko gribēju pastāstīt. Labi, tad cerams, tas viss noderēja, kādam noderēs. Pagaidām tad čau, tad līdz nākamajai reizei.